Sveiki, mani skatītāji! Šodien 16. februārs, tāda pirmdiena, sākās atvaļinājums. Nu, un tad pirmajā atvaļinājumā dienā sāks ņemties ar šito te brīnumu. Ar Volvo. Kas notika? Notika tā, ka nosprāga akumulators. Un nosprāga tā, ka nevarēja dabūt vaļā. Mēģināju uzlauzt slēdzeni. Tur ņēmos darījos, nesanāca. Beigās tā, kad izlauz režģi, noņēma tauri, atvēra kapatu, ņēma akumulātoru, liku klāt, dabūja pie dzīvības, atslēdz durvis, tad pievienojās un tad, karoči, noņēmos pusdienu. Nu, lūk, tagad jau nopirka jaunu akumulātoru un vēl bija pasūtījis gāzes iekārtai šitādus TRM komplektus. Nu, lūk, tie arī jānomaina pie reizes ceļa, nomainīs. Nu, lūk, un galvenais, ka tas stulbais akumulators, tad, kad bija -15, tad viņš strādāja, viss kārtībā. Tagad -8, kaut kāds 7 grādi, tā brēns nosprāga. Ej, tu nost. Karoči, šīs rokas apdauzīja. Un pie tam tā, ka sanāca, ka kapots arī amortizātori nokrita. Brēns vēl dabūja pa pirkstiem. Kapots nenoturēja. Nu, lūk, kaut kā tā. Labi, kas ir ar šito te brīnumu? Viņš viss strādā, lēc. Jā, tūlīt tās parādīšu. Čiks. Šito čiks. Un strādā. Nolaižam. Vēl augsts pagaidām, jā. Tās puses augsts, bet, nu, noņēma no akumulātora arī lādēja te. Ņēmos, darījos. Ir tā, kad rakstīja viens jautāja par, vai var iziet tehnisko apskatu. Iepriekšējos video man bija to, kad es viņu reģistrēju, man rāms ir no viena, un motors bija no cita. Motors toreiz bija ar dokumentiem viss. Ne, bet rāms ar dokumentiem viss. Un motors skaitās kā rezerves daļas, tāpēc var iziet tehnisko apskatu, respektīvi, ja tu pat šitām te nomaini dzinēju, neviens dzinējām neskatās. Tas trakāk vēl ir manam draugam, viņam išs. Nu, lūk, un rāmēm bija izsist te šitien te, nu, viss izsist, respektīvi. Un, ot viņam es nezinu, bet viņam nav numurzīmes, viņam nav šitās te, nu, tabličkas, kas nāk te apakšā. Nu, lūk. Un tam es nezinu, kā būs, jo viņam ne uz motoru, ne uz kā nenāk rāms, numurs, kopš kur tur 80. gada vai 90. Es neatceros, viņš man tur stāstīja. Nu, lūk, vēl bija par to, ka, nezinu, motors ies ilgi, neies ilgi. To mēs redzēsim. Brauksim, redzēsim. Nu, lūk, varbūt tās, jā. Nav tā labākā vieta, bet viņas ir tik, cik ir. Reka, es jau sagatavoju dēļu žogam. Jā, viņi ir sagriezti, saliktas caurlikas, starplikas. Nu, lūk, un sagatavots jau viss, jau žāvējās dēļ. Nu, lūk, lai vasarā tas nebūtu jādara. Brēns, es pilnu garažu te starp darbu, kad brīvs man bija. Zaļģēju viņus krāmēju, viss vienā čupā, lai man būtu, lai žāvētos, jā, lai šonedēļ, nākamnedēļ es varētu viņus ēvelēt un jau sagatavot. Nu, tu jau tā var skatīties, jā, tur ir vieni sagriezušies, vēl kaut kas, jā, bet, nu, kā ir, tā ir, tas ir žoks, gan būs labi. Nu, lūk. Un, jebkurā gadījumā, paldies par komentāriem. Kam patika, kam nepatika, kam vēl kaut kas. Nu, lūk, tā kā jā, rakstiet to mūsu komunikāciju, jebkurā gadījumā. Nu, šito brīnumu uztaisīja. Nezinu, nākamo ņemsies, neņemsies, klāt, ķersies, jā. Izbraucis ar viņu arī bija pāris reizes. Jā, abas divas reizes nokritu. Pirmo reizi ar šito ručku man uzkrita šitām te zābakam virsū. Blēns knapi piecēlos, tāpēc, ka nevarēja aizstiepties līdz stūrē. Un otrais arī nokritu. Un arī apdauzīja kājas. Un ar šito te man pagaidām vizināšanā beigusies ir. Nu, lūk. Un nezinu, domāju, moška nopirkt čipus uzlikt, bet šogad, cik tā nu vēl palicis ir, arī nezinu. Es nekā nezinu. Bet tagad marta beigās atkal būs
tā izstāde Polijā. Nu, lūk, un varat uzrakstīt komentārus. Braukt, nebraukt uz to arienu, filmēt, nefilmēt, kā jūs uzskatāt. Skatīsies, kāds neskatīsies. Pagājušreiz aizbrauc, it kā tie skatījumi, nu tā kā bija, tā bija. Nu, lūk, vieniem patika, citiem nepatika. Patika tiem, kurus es satiku, tiem patika. Kurus nesatiku, tiem nepatika. Vai skatījās, vai neskatījās. Nu, lūk, uzrakstiet komentāros, ir jēga braukt, nav jēga braukt, filmēt, kaut ko darīties, nu, un kaut ko tā. Nu tā, aķi nomainījām. Pakaļējā amortizātori arī laikam būs jāmaina. Kaut kā sūdīgi. Nu, re, jauns aķis. Nomainīja šitos te amortizātors. Reku viens rokā. Nekā sarežģīt nav. Vienkārši šito te sūdiņu. Šito te galā paņem ar smalku skrūviezītī. Atāķē. Noņem nost ar plecu pieturu. Uzliek jaunu. Pišķi iesmērē. Lūk, un tagad tā, hop. Strādā. Ja kādam interesē, tā kā akumulātoru maina, sagaida, kamēr nozēst visi lampiņas, aizmieg visi bloki, un tad tikai noņem akumulātoru nost. Nu, lūk. Un, kad liek virsū, nevajag dzirksteļot. Ar pirmo reizi čik uzliek un pievelk, un viss. Nu, lūk. Mašīna vec, pierakstīt nevajag. Nu, lūk. Sveiki man skatītājiem. Trešo reizi sāku filmēt šito video. Tas. Un tas sākās. Nu, lūk. Bet ir sagatavota piekabīte mašīnā, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kad es došos izbraucienā ar motociklu. Jā, to pašu, kam es vācu dzinēju. Nu, lūk, šodien ir ceturtdiena, 19. datums. Nu, jau 4. man brīvdiena, sanāk atvaļinājuma diena. Nu, un tad es te ņemos šurp tur. Pirmās 2 dienas ņēmos ar Volvo, aizvedu pie speciālistiem nomainīt reduktorā šitādus te sūdus un filtrus, jā, tur mātājās reku šitādi. Nu, lūk, pie speciālistiem. Teiks, ko es vēl izdarīju. Nu, lūk, tu viņi tur noregulēja speciālisti, man gāzi. Beigās man izrādījās, ka tur vēl, kas tur vēl, šitās te jāmaina. Sprauslas. Jo viņām noskrējiens ir tur. Es nezinu, kad viņi lika virsū un kāds viņai noskrējiens ir. Nu, lūk, bet jā, tas arī būs jāizdara. Šitam te mētājās atspēres, un tās ir Andrija atspēres. Ja viņam bembim lūdz vienu atspēri. Un pa cik lūdz vienu atspēri, jāmaina 2, tad sāka mainīt te. Tā, kas tur bija? Vēl augšējos atbalsta gultņus pie reizes, tad nopirka arī nomainīt. Karoši, un jā, un viss notiek ziemā. Tad, kad bija lielākais sals, -15. Tad atkal man māsas vīrs zvanīja viņa mašīnai. Kadijam nosprāga, arī ko blīvs mētājās. Nu, lūk, nosprāga, kas nosprāga? Mašīna nosprāga. Un prasa, kas notika, viņš saka, nevar pielaist. Atslēga negriežās. Un tā mēs viņu vilkām uz šejieni pa salu. Nosala, kā prusaks, viņš, jo viņš sēdēja tādā mašīnā. Nu, lūk, atvilku šejieni, izjauc to stūri, kamēr izņēma, kamēr noņēma, kamēr šitas te viss atkal, viss, nu tā. Nu, lūk, kas ir ar šito brīnumu? Tad būs pēdējais video par viņu, tā, lai neatgrieztos par viņa remontu un viss jātur. Nu, izdarīju pa komentāriem. Kas palika aiz kadra? Pēc pirmā video, kad es izjaucu, bet savācu motoru, kaut kas klemēja. Tad es viņai aiz kadrā atkal izjaucu. Izņēmu balansieras, to tur balansieru un ieliku tas, kurš bija balansieris, nu tā, lai sapasētu. Un visu un vairāk pārstāja, nu tādā vietā vienā klemēt. Un lūk, tad es savācu grozu. Tad es atcerējos, kad es blēns aizmirsu uzlikt ķēdi. Ķēdi es nevaru uzlikt, tad es atkal to grozu noņēmu nost. Tad es skatos, ka kaut kas trūkst. Tas tur strūga šaibīt. Paplātne, precīzi. Un viņa ir biezumā 3 mm tāda specifiska.
Meklēju, nevarēju atrast nevienam dzinējām no otram. Izrādās, ka viņi tur patās blēns stāvēja uz melnā fona, es viņu vienkārši neredzēju. Bet es nomeklējos viņu pāris stundas. Jā, to jau video nevar tur 2 stundas, jā, kad nekas nenotiek, kad Mārtiņš meklē šaibīti. Nu, lūk, bet, nu, jā, tas tā notika, pēc tam es atradu vienu šaibīti un izrādās, un otram dzinējām arī tā šaibīti ir. Nu, lūk, bet viņi atkal stāvēja blēns uz magnēta, tumšs fons, un es viņu vienkārši neredzēju. Nu, pēc tam viņi atradās, tad, kad nemeklēju, jā, viņu vienu, otru, trešā, tur viss, jā. Man viens komentāros rakstīja, ka dzinējs ilgi nekalpos, spriežot pēc manas vākšanas, jā, tur es nezinu, kā viņš skatījās. Iespējams, bet ir viens tāds, nu, pirmkārt es negulēju, nevarēju aizmigt, es ilgi pārdzīvoju par šitiem vārdiem. Nu, lūk, es pat norāvu nost vārsta vāku. Jā, visu šito te es norāvu nost. Priekš kam? Tam dēļ, kad es pārdzīvoju, ka tur sūdīgi piekuļus eļļa, jo es biju smērējis ar parasto hermetiķi. Kur man viņš te mētājās? Kur viņš man mētājās? Kaut kur pazuda. Smērēju ar parasto hermetiķi, es domāju, ka tur kaut kur kanālos, kaut kur vēl kaut kas, jā, tur aizsērēs, jā, un es nevarēšu, nu, nebūs piekļuva eļļai. Un lūk, tad es norāvu nost, pārbaudīju, viss kārtībā, eļļa visur piekļuva, viss, bet es uzsmērēju šitādu te ajusī hermetiķi. Tas ir speciālais tāds, re, viņš ir, nu, šitāds te bija dzinējām, jā, tāds blaks, nu, respektīvi parastais hermetiķis. Lūk, es paņēmu, uzmērēju jūsā, viņš maksā tur kaut kāds 6 ar kapekām 7 eiro, teikt, nu tā. Nu, lūk, bet tas ir tas, kas Volvo speciālais, viņiem arī tā vārsta vākam blīves nav, jā, bet viņiem ir tāds, nu, plāns, es nezinu, šaurs, nu, nevis plāns, šaurs. Ļoti, ļoti smalks tāds hermetis, jā, šis ir. Nu, lūk, un viņš piespiež, nu, lūk. Pārējos viņš it kā izkalo, viņš uzreiz necietē kaut, nu, es nezinu, kā ir. Bet, nu, šitas ir tas, kas Volvo blīvē, tieši vārstu vāku blīvēm, dzinējiem, benzīniekiem, nezinu, kā dīzeļiem, man pārsvarā benzīnieki. Nu, lūk, un šo te speciāli nopirku tikai tam dēļ, lai nosmērētu augšējo vārstu vāku blīvi. Nu, lūk, jā, blīvi. Un viņš ir smalks, viņš smērējās pat savādāk, jā. Un šis būtu pareizais variants, nu, 6 eiro jau tur, kad 1000 iemest iekšā, vai 2000. Cik tur ir? Dekšu ar tā. Iemest iekšā, jā, tad kaut kā tā. Nu, lūk. Un, jā, un tad es vēl nevarēju aizmigt. Kāpēc? Tāpēc, kad izrādās, ka tur ir 2 dažādas skrūves. Tāks, te ir tumšs, bet, nu, šeit te galvas skrūve, bet, nu, jā, galvas skrūvējās klāt ar 2 skrūvēm, un viņas ir dažāda garuma. Un es tagad nevarēju iemigt, jo nevarēju atcerēties. Nokrita. Reku viņas ir, hop, hop. Redzi, vesels centimetrs starpība. Un es nevarēju iemigt, domāju, bļēns, kad es nepareizi pieskrūvēju viņu. Un tad, kad es norāvu, tas arī bija viens no iemesliem, noraut nost viņu, pārbaudīt. Un es, kad norāvu vārstu vāku nost, domāju, skrūvēt, neskrūvēt vienu skrūvu, pārbaudīt, nu, to garumu, vai es pareizi vai nepareizi iemet. Te es savādu to prototipu, jā, paskatījos, kad, ja es ņemu garāko skrūvu, viņa īsākās skrūvas vietā nevar ieskrūvēt, jo tur paliek centimetrs pāri, respektīvi, nu, tad es nomierinājos, ja es pievilku viss kārtībā, jā, nu, tad, nu, lūk, tad ir viss kārtībā, nu, lūk. Tad es nobeidzu dinamometrisko atslēgu. Regu viņa mētājās. Kreši viņa vairāk nestrādā. Kāpēc? Jo Mārtiņš gribēja atskrūvēt šito skrūvu vaļā. Viņš atskrūvēja, jo viņa kustējās. Gribēja pievilkt, kreši man nesanāca. Un tagad man ir cita dinamometriskā atslēga. Šāda te. Reku arī sūknis mētājās. Arī nabagam salst. Nu, lūk, reku amortizators, Volvo amortizators. Kāpēc viņš ir šeit? Tāpēc, kad kapots blēns neturējās un Mārtiņš dabūja pa galvu.
Un tā uzreiz, kā dabūja pa galvu, tā uzreiz nopirka kapotam, haubei, amortizators. Nu, lūk, šāds te firmas. Kaut kādas Kilens firmas, jā, un akumulators maksāja 100 eiro, Bosch. Nu, lūk. Un tagad man ir Hugerts, kaut kāds Hugerts. Šāda te tipa dinamometriskā atslēga. Nu, šito parauj uz leju, pieskrūvēt cik tev vajag, parauj uz augšu, un tad strādā. Viss kārtībā. Jautāju, vai kārtība, jā. Viņš saka, cik tur tās reizes var pievilkt. Nu, lūk, un tā, bla, bla, bla. Karoči, man pietiek šitā. Es atkal ar saviem līkajiem pirksiem kaut kur neielīdīšu. Es varu piekrist par lētāk sanāk, nu, ne lētāk, varbūt savādāk sanāk nopirkt citu. Nu, lūk, un viens uzrakstīja, kad skatījās, es nemaldos, Vouch 300. Es vakar biju aizbraucis uz Motomānija speciāli paskatīties, nu, kā viņš izskatās, jo viņš tur ir klātienē, ja, tas Vouch 300. Nu, es teikšu, nu, viņš ir pilnvērtīgs motocikls, tās pats kā šis te vienīgais, nu, dzinējs mazāk apjomu. Es nezinu, kā tur jaudas ziņā, bet, jā, viņš ir pilnvērtīgs motocikls. Bet es paskatījos citu, man interesē tur beta, tāda motocikla, divtaknieks, nu tā, tas pārdevējs tur bla bla bla, bet viņš maksā 7 pakas. Ej, tu no 7000 eiro. Un lūk, tagad cena viņiem laikam bez PVN tur stāv 6 nepilni. Vai ar PVN? Īsti es neatceros, bet kaut kā tā. Jā, un, nu, bļēns, 7000. Tas ir, jā. Tas ir bišķi pa šarpu, teikšu kā ir. Nu, lūk, jo nemāku pateikt. Vai. Nē, nu, gribētos laikam, bet, nu, tagad tāds nedaudz tukšums kaut kā trūkst, kaut kā tā. It kā viss ir, it kā nē. It kā gribētos kaut ko jaunu, bet it kā ieslēdzās mans skopums. Un es nezinu, kaut kā dīvaini tāda sajūta. Možda ienāk kaut kas prātā, kaut ko vēl, kaut kāds projekts. Nezinu, kaut ko pakruķīt, arī nezinu. Nu, lūk, un tad vēl tādā Motomānijā es satiku vakar Meļņiku, tāds Aigars, Meļņikovs. Karoči, viņam ir kanāls Meļņiks 7000. Tas ir tas, kurš izmēģina, kā nākās motociklus, jā, kā tur pa mežu viņš vālē, viņš bijušais motokrostis. Viņš zina, ko darīt, kā braukt, kā tas viss notiekās. Nu, lūk, nu, ne tā kā es, jā, teiksim, nu, lūk, un te var salīdzināt, teiksim, ar hokeju, jā, kad es nostāšos uz ledus, jā, tur ar hokeju, nu, slidās, tad, nu, būs kā būs, jā, tur kustēšos uz priekšu, jā, tad ziņā, jā, viņš laikam būs tur kā olimpiskais čempions, jā, tur varēs slidot. Nu, tāpat tās ir ar motociklu, jā, viņš zina, nu, lūk, un tāds, nu, jā. Karoči satika viņu, paspied roku, iepazināmies. Kaut kā tā. Nu, veiksmīgi vienkārši bija veikalā. Nu, lūk, izčakarēju pārdevējiem smadzenes, nu, tās viņam darbs ir un tāds es esmu, nu, lūk, un kaut kā tā. Nu, lūk, jā, un paldies par komentāriem. Un arī tāpatās atbildi visiem, vai, nu, kas nelas komentārus, vēl kaut kas, jā, tur viens jautāja man, vai dzinēju drīkst mainīt un iziet tehnisko apskati? Jā, drīkst. Jo dzinēji skaitās kā detaļa, un tu drīkst mainīt viņu. Bet, ja tu jūs to darat, labāk darīt, ir pirms noformējāt, jā, tur papīrs, tā, lai dabūtu tehnisko pasi, jā, un pēc tam. Nu, lūk, jo man draugs nesen jautāja, viņam ir viņš nopirka kaut kādu, bet, nu, viņš ir uz ižiem kritis. Nu, lūk, viņam ir tēva tur, un viņš aizgājis tik tālu, jā, kad viņš, Latvijā nevar dabūt tādu skrūvus, un viņš no Baltkrievijas sūtīja skrūves, jā, lai viņas būtu kā oriģināls, jā, nevis tā, ka tu aizēji uz Taigaru un nopērc kaut ko, teiksim, jā, vai es nezinu, nu, kur tās skrūvas pārdodās, jā, uz depo, piemēram, jā, bet viņš speciāli sūtīja no turienes, jā, skrūves, lai viņas būtu kā Krievu laikos dzeltenīgas, jā, lai viss būtu tā kā oriģināls. Es tā sapratu, ka viņš tur, nu, viņi nedabūs ar papīriem, jo nokavēja pāris dienas, nu, lūk, bet, nu, jā, viņam ir tā fīši, jā, kad viņš grib atjaunot tā, kad
nu, karoči kā muzeja eksponāts, jā, tur, nu, kā gleznas atjaunoja, es nezinu, nu, savādāk es nevaru salīdzināt. Nu, lūk, un jā, un viņš jautāja, un pēc kur tur tā gada, jā, viņam nāk priekšā tikai šitās te, karoči uz motoriem nav numuru, uz rājumi nav numuru, jā, bet nāk tikai šitādas te, tikai tās, nu, kas nāk tās zīmītes, špargalkas. Un kaut kā tā, nu, lūk. Nu, rakstiet komentārus, tā mums saziņa ir, tā es zinu, ka man kāds skatās vai vēl kaut kas, jā. Ekstra ieslēgums, pieslēgums vai kaut kā tā. Te sāks skrūvēt sēdekli klāt un ieraudzīju pībītes 2 gabalas, kuras es uzliku jaunas, nopirku. Un kam dēļ? Tāpēc, kad viena bija caursīstā. Nezinu, vai redzēs vai neredzēs, bet re kāda izskatās. Tāds fokus, kur ir. Un cik ilgi viņi tādi bija, es nezinu. Vienkārši tagad veiksmīgi sakritības pēc. Es pumpēju eļu. Respektīvi, lai varētu uzpumpēt eļu. Jo... Un tad es izskrūvēju sveces, nu, lai viņš neliek klāt. Un jā, un tad sanāca tā, kad es skatos, ka viņi caursit un nomainīja un aizgāja labāk. Viņš sāka savādāk bišķi strādāt. Nu, tā, kad 2 sveces, es nezinu, cik ilgi iespējams, kad 1 sveces tikai strādāja. Nu, lūk, kas ir pa lietu? Es atcerējos, ka arī te viens ir kanāls tāds Mark Travel. Viņš ceļo ar elektriskajiem motocikliem. Viņam bija viens, tad viņš tur izceļoja tur baigās valsts, jā, un tagad viņš vēl vienu nopirka. Un pašlaik viņš ir Beļģijā, laikam, jo viņam akumulators nosprāga. Nu, brēns, cilvēks nopirka 24,000 laikā. Nu, paskatās, jā, viņš tur tāds savdabīgs, jā, viņš priecājās, it kā lēt sanāk, it kā viss, jā. Un tad pašā laikā katru reizi lūdzu viņš, lai viņam iedod rozēt, uzlādēt, jā, viņš tagad grasās braukt uz Āfriku. Nu, lūk, tāds diezgan drosmīgs solis. Nu, lūk, braucot ar elektromotociklu. Un tad viņam bija Honda Dominators. Un viņš ar to Dominatoru no Vācijas brauc uz Latviju, te Rīgā pie viena remontēties. Es tagad nepateikšu pie kā, jā, bet man šķiet, ka viņš vēl joprojām remontē motociklus, jā, pārdod viņus, nu, tā kā tajos šortos, jā, viņš tur parādās, man izlas laukā tur YouTube, nu, lūk, vai Facebookā, arī neatcer, nu, nav svarīgi. Un tad bija tā, ka viņi savāca dzinēju, un viņš nokāva tikai tam dēļ, kad viņi neuzpumpē eļu, nepārbaudīja, vai eļas piediens, nu, pienāk tur galvā vai nepārnāk. Viņiem bija jauns sūknis, viņiem bija viss, jā, viņi pārvāca dzinēju, jauns cilindrs virzuls, nu, kā jauns, slīpēts cilindrs virzuls, galvu tur, nu, viss, jā, viņi pārvāca tur, izplūdu uzlika, jā, gluži kā es jaunu, jā, tikai bišķi dārgāk viņam bija, nu, lūk, un ķepas, jā, viss. Un beigās, nu, tāda šaize, jā, tur tā. Nu, arī šādi gadās, jā, nu tā. Vienkārši cilvēks, es nezinu, nepārliecinājās vai vēl kaut kas, jā, nu, tā notiek. Nu, lūk, tikai tā starpība, es dzinēju tā priekš sevis. Nu, lūk, viņš par to dabūna naudiņu. Es nezinu, ar ko beidzās. Pēc tam tas Marks aizbrauca uz Indiju ar KTM, viņš tur vizinājās. Nu, lūk, un tagad viņš dodās uz Āfriku. Nu, redzēs, skatīsies, kā viņam tur sokās. Labi, pagaidām. Nu, re, pieslēgums no ezera. Tikko te pavizinājos. Viens pats. Darba diena neviena nav. 2 reizes nokritu. Nu, kā nokritu? Saslīdēja. Nu, lūk. Nu, teikšu, ka ir, viņš ir bišķi paaugstu. Tad viņš ir jālaiž zemāk. Un te varētu braukt normāli, jo es līdz zemei aizsniedzos, man vajag, nu, kāju vēl likt priekšā. Nu, lūk, un tad tik un tā sanāk diezgan augstu krist. Jā, bet brauc, viss čotka, viss kārtībā. Nu, lūk, kaut kā tā. Nu, lūk, labi, pagaidām.